Čau visiem! Šajā video es vēlos jums nodot vēstījumu. Es vēlos atbildēt uz jautājumu, uz neklātienes jautājumu, ko man uzdevā sekotāja. Mēs sarunājam, ka es neminēšu nekādu vārdu, bet es vēlos šo vēstījumu nodot publiski, jo es ticu, ka tas dos arī ļoti daudz vērtīgas atbildes citiem cilvēkiem. Temats ir smēķēšana. Ja? Es domāju, ka arī iespējams, ka tās ir arī kaut kādas citas atkarības, piemēram, alkohols. Ja? Piemēram, vēl kaut kādas atkarības, kas ir cilvēkam. Ja? Tad parunāsim par atkarībām, parunāsim par smēķēšanu, ko man nodos šajā vēstījumā. Es pieskaršos gan šim cilvēkam, es domāju, man informācija vairāk nāks, gan iespējams vispārīgā, kas attieksies arī uz citiem cilvēkiem. Ja? Labi, es taisīšu acis cietas, iešu plūsmā. Viss, kas ir jādara tev, ir tikai un vienīgi jāklausās un jāsajūt un jāpieņem tikai un vienīgi savus. Nevajag pieķerties pilnīgi nekādai informācijai, ko es nododu, jo prāts ir atbrīvotāks, jo uztvere ir brīvāka, jo vairāk jūs arī sadzirdēsiet no tā, ko es vēlos jums nodot šajā vēstījumā. Vērstim iekšā. Kas man nāk tieši par šo cilvēku, kas man uzdev šo jautājumu, tā ir tāda dzirdēt ļoti viegli. Ja? Ar šo žestu pret sevi es sev parādu, kad mani redz ar šo atkarību, kurā es esmu. Es parādu, kad es esmu kaut kas vairāk. Lai tas notiek caur šo te destruktīvu, lai tas notiek tumsas, nevērtīgās tumsas, ja? Bet ir arī tādas diezgan zemas enerģijas, viņas pat ir vārdā nosauktas, viņas nesaukšu, tāpēc, ka tas neko nedod. Šie enerģija pavadoņi, kas barojās katra cilvēka enerģijas laukā, kas viņiem saka, ka tagad tev ir laiks iziet ārā, tev ir laiks būt tikai sev, tev ir laiks dot tikai sev, tādējādi mūs pabarojot. Tiem cilvēkiem, kuriem vēl joprojām notiek atkarības, ja tā ir smēķēšana vai tā ir kāda cita atkarība, tas ir tāpēc, ka viņi vēl sevi nedzird. Ja? Viņi vēl ir diezgan lielā tādā apziņas miegā, viņiem nav izpratnes par to, kāpēc tas tā notiek. Viņi redz iespējams tikai virskārtu un tikai tas ir kaut kādā brīdī smieklīgi un jautri. Ja? Bet ja tas ir mazliet dziļāk skatoties jau no sirds un dvēseles puses, tā ir katra cilvēka paša sevis ārdīšana, nepieņemšana, absolūta pilnīga nemīlestība pret sevi, pret to laiku, ko tu tērē, kur tu vari izvēlēties, radīt sevi citu, labvēlīgu vidi, vietu, sajūtu. Kāpēc notiek šī atkarība tieši ar šo cilvēku? Rāda tādu skatu, kad stāv sievietes tēls un bar, rāj, pazemina, aizrāda. Šis cilvēks pats sevi nejūt, nedzird, un viņš to pārnes uz šo cilvēku. Un ir tā, kad man saka, ka tu pati, tev ir kaut kāds talants. Tikai tu no tā talanta sevi bēdz. Varbūt, ka tu to talantu īstenībā vēl pat neesi satikusi, neesi aktivizējusi, neesi iepazinusi. Un tev ir īstenībā šī sajūta, man nāk tieši par šo cilvēku, ka tu kaut ko vari realizēt, ka tu kaut ko vari pienest cilvēcei, ka tu vari kaut kādā veidā
būt vairāk noderīga nekā, piemēram, kaut kāda palēkā masa. Ja? Un vēl no citas puses, ko man saka, šī smēķēšana kā tāda, viņa tev šajā skrējienā, kas notiek pa dzīvi, viņa tevi ļauj tev tā kā, krievunā vārds man nāk tā kā iegrimt, pagruzica, ja, iekšā sevi, vienkārši tad, kad tu esi sevi, tas ir tāds destruktīvs laika griezums sev tikai priekš sevis. Jo tad, kad notiek dzīve, tad, kad notiek dažādas miedarbības, tas, kas viss notiek, tajā tu neatrod laiku sev, jo tu esi vairāk visiem citiem nekā sev. Un šī smēķēšana, tev ir minūtes kaut kādas vai kaut kāds noteikts laiks, kur tu esi tikai sev, jo tāpēc, kad šādi, tā kā, ko man iepriekš rādīja, to skatu, to ainu, to pieredzi, kad laiku sev tu vari dot vairāk, un tu esi sapratusi, ka tas ir tā kā tā nav jādara, nevajag laiku sev veltīt. Iespējams, kad ir šī sajūta iekšā, ka tu nekas neesi, vai tev ausīs skan, ka tu nekas neesi, tu nāk ļoti kaut kāds liels noliegums no cilvēkiem, pieredzes cilvēkiem šajā dzīvē, iespējams tiem, kurus tu esi saredzējusi kā sev svarīgus cilvēkus, tas ir vecāks, tā kā cilvēks man rāda tevi maziņu, ir tāds pat galds, pie tā galda tu sēdi, un tad ir cilvēks, kas ļoti, ļoti tevi ne tā kā māca, ne, noliedz kaut kādu tavu to, kā tu redzi šo pasauli, kā tu redzi šo kaut kādu radošumu sevi, kā tu dzirdi sevi kā bērns, jo tev ir kaut kādā dzīves posmā noslēpta šī te pieeja savai šai te dievišķajai plūsmai, to man arī saka, to es tev nododu. Īstenībā patiesībā tas ir ļoti daudziem cilvēkiem ir bijis, bet tieši tāds ir bijis plāns. Ja? Pieredzot ļoti daudz ko, pienāk šis te posms, kad cilvēks atmosters, sakot sev jā, un tas nozīmē to, ka viņš iet ļoti daudzās pieredzēs, un tas ir tas, kam viņš saka nē, bet šie te pieskārieni caur to, kad tevī notiek šī smēķēšana, kad tu velti kaut mazu brītiņu laika šim procesam, viņi tev tā kā drusku, kaut arī tas ir caur šo te destruktīvo, jo tu baro šīs būtnes, tev tā kā atgriež pie sevis. Ja? Tas ir tieši tāpatās, kā tiem cilvēkiem, kur lieto alkoholu, ir, man nāks nodošu, ir, īstenībā tas ir daudz nākais kaut kas, es gribu atrast vārdus īstos. Ir laiks, tas ir atkarīgs arī, tā kā man saka, no mēnešu fāzēm, ir laiks, kurā, piemēram, notiek šī atkarība, es runāju par alkoholu, un tad ir tā, kad ir cilvēki, kuri kā negrib to darīt, to dara, lai nonāktu kaut kādā astrālā stāvoklī. Es redzu, ka ļoti daudz cilvēku kaut ko zīmē, kaut ko raksta, kaut ko piefiksē. Viņi nonāk zemākajā astrālā, ja, kur, kāpēc saka, ka tad, kad tu esi šajā atkarībā, tad, kad tu esi iedzērs, vai tad, kad tu esi tāds labā omā, notiek tik daudz idejas, notiek tik daudz viss kaut kas, kur tiek pierakstīts, kur tiek saplānots, kur tiek ļoti daudz, kas tā forši, konstruktīvi virzūts caur šo destruktīvu, caur tumsas zemāko ļervu enerģiju, kur tur tādus muļķus tur šajā te kastē, viņi ir tā kā iekrampēti, viņiem smadzenēs ir tikai viens, kad pienāks kaut kādas dienas, ka viņi atkal varēs atslābināties.
Jā, jo tāpēc viņi savādāk neprot atslābināties. Tas tieši tas pats ir arī ar šo smēķēšanu. Dzirdēt šo ļoti, ļoti viegli. Tas ļoti garšīgs instruments šo ten tumsas pavadoņu rokās, ka tu caur sevi to dari. Kā cilvēkam tev pret sevi, kā dvēselē, tas nedod pilnīgi absolūti neko. Tu aizver šo pieeju tam, kas tev ir paredzēts, tam, ko tu vari darīt, tam, ko tu vari realizēt, tam, kas tu esi. Un tad, kad tas ir ļoti daudz, iespējams, tur ir vēl šīs atkarības apvienotas, cilvēki jūt prātā. Cilvēki jūtas nost, viņi ir tukši, viņi ir izēsti, viņiem nav veselības, viņiem nav dzīves prieka, dzīves spēra, viņi nevēlas neko, viņi vienkārši eksistē. Es negribu nekur atkal dalīt, kur ir augš, kur ir leja, bet tas ir tās, tur, kur notiek šīs atkarības un kur notiek kaut kādas, tur, ka tev visu laiku prātā saka, tu pats kā cilvēks neesi nekas, tas ir tādā kā enerģijas nulles pozīcijā, caur tevi tas viss notiek. Vai nu konstruktīvs, kas tev ved augšā un tevi paplašina, lai tu vairāk redzi, kas šeit notiek, sev dodot ļoti daudz un tieši to pašu arī saņemot, vai nu tu sevi degradē. Ja? Un nē, tāds nav dvēseli plāns. Tāds tumšs plāns. Līdz tam brīdim, kad saproti, kad tu to pats ieraugi, nevar palīdzēt cilvēkiem pie atkarībām pilnīgi neviens. Tu pats sev vari palīdzēt tikai tad, kad tam saka veselīgi. Nē, kad tu saproti, kāpēc tas tavā dzīvē ir, kad tu saproti, kāpēc notiek šīs atkarības, kad tu izproti, ko tu baro, kad tu izproti, no kā tu bēdz, kad tu izproti no tā, ka tas ir vienīgais destruktīvais iespējams risinājums tavai neveiksmīgajai dzīvei. Jā, tieši tā man saka, un es tieši tā arī nododu. Cilvēki ir atkarībās tad, kad viņi nepieņem savu potenciālu. Cilvēki ir atkarībās tad, kad viņi nespēj tikt galā ar to, kas pie viņiem klauvējās. Jo tad, kad notiek periodi dzīvē, kad tumsa ir klātesoša, jo tāpēc, ka tur ir milzīgs potenciāls katram, saplūst, tāpēc, ka es nevēlos, lai man te vēd iekšā. Katrs pats sev, sakot sev jā, var pats sevi izvest ārā no šīs atkarības. Rast savā realitātē šo te piepildījumu arī katrs var nevis ārpusē, bet tikai un vienīgi sevi iekšā, savā dievišķajā plūsmā. Tas, ka esi kontaktā ar sevi, tas, ka tu sev nemelo, tad, kad tu atrodies vietā, kur tev patīk, kad tu nāc mājās tur, kur tev ir miers, tad, kad tu nebeidz no savas realitātes, ka tu esi dzīves sevi un tu to izvēlies. Tu neizvēlies ciest, tu neizvēlies iet atkarībās, tāpēc, ka tas viss jau ir pieredzēts. Un tas notiks tikai vienīgi tad, kad tu nebaidīsies ieraudzīt to, cik daudz tu spēj. Es nezinu, vai šajā vēstījumā es pat spēju līdz tevim aizklāvēties, tāpēc, ka tev vada citas enerģijas. Tev ir jāizvēlas pašai sevi atcerēties, tev ir jāizvēlas pašai sevi dzirdēt, tev ir jāizvēlas būt kontaktā pašai ar sevi. Nebūt visiem citiem tik ļoti, bet būt sev.
Un tur ļoti daudz neērtības ir, kas tavā psihē kā programmas to neļauj, tāpēc, kad tev ir bailes, prātam ir bailes. Ja? Iespējas ārpus destruktīva, kur ir konstruktīvs, kur ir iespējas, kur ir maksimums, kur tu ej uz augšu, kur tu izplaties, kur tu esi savas realitātes radītājs, ir tikai un vienīgi aiz prāta robežām. Iespējams, vairāk tev man saka, esot šajā meditatīvajā plūsmā, aiztaisot acis ciet, runājot, vai tu klausies. Ja ir kaut kāda egregora, kas tev atsaucās, vai es, vai kāds cits, kur tu sevi jūti šo te piepildījumu, tādu mieru, klausies. Radi šo jauno vidi sevi iekšā, kas ar laiku katram ļoti, ļoti individuāli izsijā un nonullē šīs destruktīvās kaut kāda veida atkarības, kas katram cilvēkam ir, lai laikam ejot, jo laiks ir ļoti vērtīgs resurs cilvēkam uz zemes, tev ir rastos šī platforma iekšā jauna, kas kā muskulis katru dienu tiek trenēta attieksmē pret sevi, pret kaut kādu veidu disciplīnu pret sevi. Ja? Nevis tikai runāt, nevis tikai teikt, ka tev viegli teikt, bet arī tajā visā atrast laiku. Sākam no minūti, tad 2, tad 3, tad 4, tad 10, tad 20 un trenēt šo savu iekšējo es, lai nonāk līdz tam brīdim, kad saka, nē, jo tāpēc, ka tas, kas trūkst, tas, kas iztrūkst, tas, ko prāts izlasa, tas, ko sajūtas, tas, ko ķermenis tev pasaka, kā trūkst, šajos mazajos smieklīšos, kad notiek šī atkarība, tu sev tā kā mākslīgi pielē pilnu, ja, bet tas ir apmāns. Tas ir apmāns līdz nākošai reizei, ja tas neko nedod. Tas ir kā klauns, kā vadāms cilvēks, kā ļoti ērts un garšīgs kumos. Ja? Sevi neredzot, sevi nedzirdot, to spēku, to pavadoņu enerģijās, kas vienkārši balģējat no tā, ka tu vienkārši smēķē, kad tu dzer, kad tev ir kaut kāda cita veida atkarības, ja? Kurš tev ausī saka, nu tā kā velc jaku mugurā un ej ārā, jo tāpēc, ka mums ir jāpapīpē, ja? Mums ir jāpasmēķē, un vienalga vai ir lietus, viņiem ir pilnīgi pie kājas, viņi tāpatās tev tur liks, bet aiziet uz veikalu un nopirkt ūdeni, ko padzert minerālīt, vienalga ko, ja? Kas dos kaut ko konstruktīvu, teiks, nē, es neiešu ārā, slikts laiks. Ja? Tāds glups salīdzinājums atnācis, tev viņi nodevu. Tev ir daudzi uzdevumi, kas tev ir jādara, ja tu vēlies būt savā iekšējā mierā pati ar sevi. Tu vari uzjautāt pati sev, kas ir tas, kas tev dod šo piepildījumu, lai tev nav jākrīt. Tu ļoti daudz, kas nāk no pieredzes, no pieredzētā, ka tu esi maziņa, no aizvainojums, kas arī caur šo tā, kad tu smēķē, tev ir tāds tā kā, teikšu, kā nāk, tu tā kā caur sevis pazemojumu atriebies zemapziņā kaut kādiem apslēptiem, nospiestiem notikumiem, ja? Bet tu nedari konstruktīvu sev, tu dari kā par spīti sev. Caur šo smēķēšanu, un tas tev neko kā cilvēkam, kā sievietei, kā dvēselai, kā iekšējai brīvībai, piepildījumam, neko nedod. Absolūti, pilnīgi neko nedod. Tās enerģijas ir zemas, tās enerģijas ir ārdošas, tās enerģijas ir ļoti īsas kaut kādā tādā procesā, bet viņas nav tavas. Un iespējams ir kaut kāds brīdis, kad tu esi kontaktā ar sevi, kad tu esi kontaktā ar savu augstāko es, ar šo te dievišķo plūsmu, kad tu dzirdi šo te patiesību par sevi, ka tu nemelo sev, ja, ka tu esi tieši tāda, kā tu esi, kad saproti, ka man mums neprasās iet smēķēt, man mums to nevajag, un iespējams, ka tā diena ir piepildīta pilna ar kaut kādu
darbība, kas tev patīk, kur tu piedalies, kur tu sevi realizē, kur tu esi ļoti, ļoti savā vietā, bet redz, ka tas arī iespējams tā nav, tāpēc ir šis te laiks šai destruktīvajai darbībai, sev darot pāri, tas, ko tu dari ar sevi smēķējot, bet tas ir tāds aplis, tu visu laiku ej pa apli. Uznāk šie periodi, kad ir, kad ka tu sevi tā kā dzirdot turi, un forši tev ir, un ka tev neprasās, bet ir šie te periodi, kad tu vienkārši, kā cilvēku, kur nēd desu, vienkārši sasmērē desmais, veselu kukuli, es nezinu, kāpēc man tas nāks, nēdu tādu sūdu, un vienkārši sarījās, ja, tāpēc, kad tas nav dziedināts pašās saknēs. Un tas viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no tevis, ne no viena cita. Tev pašai esot šajā meditatīvajā stāvoklī, ir jāpielē pašai sevi pilna, tā lai vairs nav vietas pilnīgi nekādām atkarībām. Un tu saproti, ka tieši šī tava plūsma, ka tu viņu nedabūsi un nerealizēsi, tev to nedos neviens cilvēks. Tu to vari dot tikai un vienīgi pati sev. Tu pielēji sev pilnu, tu radi savu realitāti. Ir kaut kas tāds foršs, interesants, radošs, brīvs, baudāms, kā tas, ko tu dari, kas tev dod gandarījumu, kas tev ļoti laiks paiet tajā nodarbē. Man nesaka, kas tas ir, es negribu neko programmēt, absolūti. Bet tur ir ļoti daudz prieka, tur ir ļoti daudz smaidu, tur ir ļoti daudz pateicības. Beigās man nāk viena prakse, es pieskāros pateicībai, un es gribu un vēlos, protams, ja tas ar tevi rezonē, tu vari arī uzlikt rokas uz sirds centra vai salikt viņus šādā pozā, ka tu esi patiesi un atklāti pret sevi un pateikt paldies sev. Pateikties par to, ka tu esi, teiksim tā, es pasakos par to, ka es esmu, es pasakos par to, ka es sevi redzu, ka es sevi dzirdu, ka es sevi apzinos. Es apzinos to, ko es daru ar sevi caur šo destruktīvu, un es saprotu, kāpēc es to daru, jo ir dažādas šīs cilvēcīgās, iespējams šaurās apziņas, traumatiskās pieredzes, kas man tur saslēgtas un man neredz un nerāda un nedod šo te virzību uz priekšu, kur es sev varu atbrīvot. Un tu sevi vari atbrīvot. Esi pateicīgā, kā pateicības prakses, pieslēdz sev pilnīgi katru dienu, trūkst šī te kontakta. Tev kā sievietē pašai ar sevi caur to, kad arī tad, kad nekas apkārt nenotiek, kad tev nenes neko nedod, kad nenotiek iespējams kaut kāda miedarbība, kad ir slikti, kad ir sūdīgi, cik ļoti tajos brīžos tev ir jāvēršās pašai iekšā pret sevi, jo katrs cilvēks sev ir vislielākais resurss. Ja? Tu esi pieaugusi, ja tu ņem resursus no sevis. Tu esi pieaugusi, ja tu meditatīvā stāvoklī esi savā dievišķajā plūsmā. Tu esi pieaugusi, un tikai tad, kad cilvēks ir pieaudzis, tikai tad, kad cilvēks ir pieaudzis, viņš realizē savu dvēseles ceļu. Viņam atveras iespējas, atveras durvis, lai cik tas liekas ļoti mākslīgi, iluzori, tā tikai tas notiek. Tad, kad tu esi kontaktā ar sevi, tad, kad tu esi pilna, piepildīta, neatkarīgi no tā, kas notiek riņķī apkārt. Jā, tas ir uzdevums, tas ir muskulis, kas ir jātrenē. Bet ja es tev to nododu, ja tu tam saki jā, tu to vari. Un nevelti tu esi šeit, nevelti tu to šo dzirdi, un nevelti tev dvēseli atveda, lai uzdotu šo jautājumu, lai tu beidzot sevi sāc dzirdēt. Tas ir tas, ko es tev vēlējos nodot.
Paldies tev par jautājumu, paldies par to, ka tu tādā jau zemapziņas līmenī, kuru pat prāts nenolasa, tu saki sev, jā. Drusku notiek šie dievišķie pieskārieni, viņi tev ir jātrenē, lai tu būtu kontaktā ar sevi. Un tad viss atkarības pašas par sevi, jo tava enerģija vienkārši celsies augstāk un augstāk un augstāk, tava sajūta notiks kā vienkārši cita enerģija, kā kaut kas tīrs, brīvs, garšīgs, piepildošs, pie kura gribas pieķerties un vienkārši, kad tev gribas pašai sevi apķert, kad tev gribas pašai sevi samīļot un kad saprot, ka tā mīlestība, kas cauri plūst, viņa ir nebeidzama. Ja, un šajā enerģijā, kad tu celies augstāk, vairāk tām zemējām enerģijām vienkārši nav vietas. Nav atkarībām vietas cilvēku dzīvēs, kuri iet savas dvēseles ceļu. Jā, šis var būt kā pavadonis, kas kaut ko parāda, kas kaut ko pamāca caur šo tumsu, caur dažādām šīm atkarībām, bet tikai ar mērķi pavērst šo ten spoguli caur kaut kādu rīcību, darbību, miedarbību, ko tu dari caur atkarībām pašam cilvēkam pret sevi. Viss, kas notiek, ir ļoti vērtīgs. Uzdevums ir ieraudzīt tajā visā ieguvumus, konstruktīvus. Lai tev izdodas. Paldies!